Labdien! Kāda skolotāja, redzot, ka viņas audzēknis cenšas uzspiest savu mīlestību kādai meitenei un tādā veidā vienkārši iekarot viņas sirdi, viņa saka, ka tev tas neizdosies. Tā nedari. Viņš jautā, kāpēc? Viņa saka, ka tu taču pats saproti, ja durvīs sāk kāds lausties, tad tās durvis vēl stiprāk tiek aizslēgts, ja tur kāds kliedz un cenšas ar tādu varu ieņemt tās, bet kļūsti par mīļu viesi un tavu durvis atvērsies. Un pēc tam viņa vēl saka tādu līdzību, ka mīlestība ir tā mazā atslēdziņa no durvīm, ar kuras palīdzību var atvērt durvis. Un beigās viņa stāstīja viņam tādu piemēru no puķes. Tu paskaties, kā puķe, viņa dāvā nektāru, viņa neskrien pakaļ bitēm, bet bitītes pašas atlido un viņa dāvina nektāru. Tāpēc šodien mīlestība, tas ir tas nektārs, uz kuru savācās cilvēki. Gribās, lai arī mēs šodien kļūstam par tādiem cilvēkiem, pie kuriem tiešām gribās pietuvoties. Tā kā tās bitītes, viņas tuvojās, viņas redz, ka ir tur nektārs. Šodien cilvēki jūt, vai ir mīlestība mūsu draudzē, vai ir mīlestība manā dzīvē. Un, protams, man to mīlestību nevajag uzspiest, jo pats Dievs, viņš saka, es esmu mīlestība. Un uz mīlestību tikai ar mīlestību atbild. To nevar uzspiest. Un tāpēc šodien tas kungs, viņš mūs pamāca, viņš saka, ka tur, kur ir Dieva gars, tur ir brīvība. Un manī ir šodien šī te brīvība viņa mīlestībā, ka es staigāju Dieva garā, un Dieva gars, viņš ir piepildījis manu sirdi. Un tā ir mīlestība, kura šodien ir vajadzīga cilvēkiem, tāpēc jūtams, kad ir uz cilvēka Dieva gars, uz viņu ir šī te Dieva mīlestība, vai kad viņš ir izžuvis un viņš ir palicis savs, un viņš nespēja vairs mīlēt nevienu. Tāpēc šodien, lai Dievs palīdz, ka mēs esam, kā rakstīts Bībelē, Romiešiem 13. nodaļā, no 8. līdz 10. pantam tā. Nepalieciet nevienam neko parādā, kā vienīgi, ka jūs citu mīlat, jo kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību, jo bauši tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs iekārot. Un ja vēl ir kāds cits balsis saņemami kopā šī vārdā, proti mīli savu tuvāko kā sevi pašu, mīlestība tuvākajam ļauna nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Mīļais Dievs, es lūdzu Tevi svētī, lai ar vienu, kungs, mans Tava klātbūt ir mūsu dzīvē. Mēs lūdzam Tevi, Dievs, palīdzi, lai tiešām Tu dod mums šo te mīlestību, un es zinu, ka, kungs, mans dārgais, to mīl, kas pats mīl. Es lūdzu palīdzi, lai mēs tiešām negaidām, kamēr mūs mīlēs apkārtēji cilvēki. Palīdzi mums, Dievs, mans dārgais, iet un mīlēt, pat neskatoties, kā attiecās pret mums, lai mūsu mīlestība ir vienā virzienā, Dievs. Es Tevi lūdzu svētī, palīdzi, un lai tiešām mēs esam līdzīgi kā Tu, Jēzu, Tevi sita pie krusta, bet Tu tik un tā aizlūdz, Tu mīlēji tos cilvēkus, un tāpēc šodien mēs pateicamies, ka tiešām ir mīlestība, un šī mīlestība ir mūsu sirdīs, jo Tu esi mūsu sirdīs. Es pateicos Tev Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs Tevi svētī un pieaudz mīlestībā, pieaudz Dieva garā. Visu labu!